Čau, meitenes! Tātad šādu make-up es lieku, kad es eju uz kaut kādiem pasākumiem vai jāiet kaut kur ciemos. Šoreiz gatavojos uz mana puiša mazā brāļa Ziemassvētku koncertu. Es sākšu ar pilnībā attīrītu un mitrinātu sejas ādu. Lai iegūtu vienmērīgu sejas toni un nomaskātu visas nepilnības, es ņemšu šo Maybelline New York Superstay Bare Skin tonālo krēmu 020 tonī un uzlikšu uz galvenajām problēmu zonām un izpludināšu pie visu sejas ādu. Tālāk es likšu šo Catrice birstošo pūderi, lai iegūtu matētāku sejas ādu. Man arī ļoti patīk, ka šis ir translucent pūderis, kas nozīmē, ka tas derēs jebkuram sejas tonim. Un tā uzklāšanai es izmantošu Real Techniques Multitask make-upotu. Tālāk es ņemšu Catrice uzacu zīmolu, tonī 040 Don't Let Me Brown, ar ko es pielāgošu uzacu formu un padarīšu tās pilnīgākas. Tad es uzklāšu šo L'Oreal Miss Manga skropstu tušu, bet atcerieties, ka šobrīd jāklāj tikai viena skropstu tušas kārta, jo nākošo es likšu pēc tam. Tad uz acu plakstiņiem es likšu šīs Maybelline New York Color 24 stundas tattoo acu ēnas tonī Rose Gold. Uzklāšanai es izmantošu Real Techniques acu ēnu otiņu. Ēnas jāklāj pa visu plakstiņu un nedaudz zem plakstiņa. Galvenais atceramies kārtīgi izpludināt. Lai vēl vairāk izceltu acis, es ņemšu šo Rimmel Glamais šķidro laineri, kas jau ļoti ilgu laiku ir mans mīļākais laineris, daļ tās malkās otiņas, ar ko var panākt ļoti precīzi uzklāt laineri. Laineris nevelku gar visu acu plakstiņu, bet gan aptuveni tikai līdz pusē. Lai acis padarītu izteiksmīgākas, es ņemu Max Factor acu zīmolu tonī 090 un iezīmēju acu kaktiņus un nedaudz zem acīm. Ar pirkstiem nedaudz papludinu, lai panāktu dabiskāku efektu. Tālāk es ņemšu šīs Max Factor šķidrās acu ēnas tonī Pearl Beige, kas vēl vairāk pastiprinās iepriekš likto acu zīmolu. Šis produkts tiešām ļoti padarīs jūsu skatienu atvērtāku un, protams, neaizmirstam papludināt, lai izskatītos dabīgāk. Un lūk arī likšu otro skropstu tušas kārtu, kura ļoti labi klāsies, jo pirmā pa šo laiku jau būs izživusi. Lai panāktu ļoti izteiksmīgu skropstu efektu, es sākšu likt tušu uz augšējo skropstu pusi un tad uz apakšējo pusi. Īpaši uzmanību veltam skropstu ārējiem kaktiņiem, kas padarīs jūsu skatienu vēl vairāk atvērtāku. Un nu ir pienācis laiks manai mīļākajai daļai – bronzera uzklāšanai. Šim nolūkam izmantošu vidēji brūno tonu no Isadora acu ēnu paletes, numuru 50. Šīs ēnas uzklāšu nedaudz zem vaigu kauliem un nedaudz apkārt sejai. Tās seju padarīs daudz slaidāku un vaigu kaulus un sejas kontūras izteiksmīgākas. Tālāk, lai sejai piedotu sārtumu, es uz vaigu kauliem uzklāšu šo Catrice vaigu sārtumu tonī 040. Atcerieties, ka vaigu sārtumu nevajag likt pārāk tuvu sejas centram, jo tad jūs riskējat panākt pārāk mākslīgu efektu. Un tad ar vieglām kustībām ar rokām pārbraucu pāri vaigiem, lai viss kārtīgi sapludinātos un liekais produkts nonāktu nost. Un, lai nobeigtu šo make-upu, es uzklāšu olivu kokosriekstu lūpu balzāmu, lai mans lūpas būtu mitrinātas, bet izskatītos dabiski. Šis make-up look ir pabeigts. Cerams, jums patika, tāpēc neaizmirstam spiest thumbs up un abonēt šo kanālu, lai neizlaistu nevienu video. Un ierakstiet komentāros, kādus video jūs vēlētos, lai es uztaisu. Tā kā jā, paldies par skatīšanos un līdz nākamajai reizei. Atā!